Dārgais First Auto skatītāji, tas ir tas gods noreklamēt šo luksus elektrisko sedanu, kas ir priekšā soli visiem. EQS 580 ir augstākās klases elektrosedans, kas apvieno sevī dinamiku, jaudu, eleganci. Es domāju, maksimālās opcijas, kādas vien ir pieejamas. Tātad iekāpjot šī auto salonā, tā ir pilnīgā nākotne. Sākot ar hyperscreen ekrānu, kur ir 3 dažādi ekrāni uz pa lielam vienu paneli. Head-ups, kas ir pa puslogu, vienkārši pa puslogu head-ups, tur ar vairākām opcijām, līnijām, papildus zīmes, signāli, kaut kas vienkārši kosmos. Piestūrēšana aizmugurējiem riteņiem, kas samazina tavu apgriešanās rādījusu reāli uz pusi. Tik liela mašīna, kas ir 5 metri gara, bet reāli apgriežās vienkārši super ērti, kur mans mazais M3, tur jābrauc vesels, tā teikt, līgums, lai tur normāli apgrieztos. Tātad un vēl visdažādākie momenti, kas šeit ir, bet to es jums parādīšu tūlītās iekšā. Ieraugot šajā mašīnā, kas man aizķēra manu domu, ir gaisa ionizētājs. Varbūt jūs vispār to esat dzirdējuši, es esmu par to dzirdējis, bet es nezināju, ka šāda funkcija ir šajā EQS Mercedesā. Ko tas nozīmē? Tātad iekāpjot šajā mašīnā, es sapratu to, ka gaiss reāli likās tikko varbūt samainīts gaisa filtrs vai kas, baigi foršs gaiss. Es eju cauri funkcijām, ieraudu to, ka te ir ionizators. Viņš reāli parāda, kāds gaiss ir iekšā mašīnā, kāds gaiss ir ārā. Īstenībā mums Latvijā ir labs gaiss, ka mēs to varam redzēt. Un arī pašā mašīnā mūsu gaisa kvalitāte ir super laba, pateicoties šai funkcijai, jo mums ir ionizators. Jūs mūsdienās varat braukt ar tādu mašīnu, kas attīra tavu gaisu. Kāpēc tev jātīra tavā autiņā gaiss? Lai tu justos labāk, lai tu dzīvotu ilgāk, lai tu būtu priecīgāks, lai tev būtu tik daudz dažādi faktori, kas padara tavu dienu labāku. Tikai varbūt daļ tādas nelielas funkcijas, un tas ir šajā EQS klases Mercedesā, kas vienkārši liekas kosmos. Tātad pastāstīšu sīkāk. Eksternāli un internali, tātad eksternāli nozīmē āra gaiss, internali nozīmē iekša gaiss. Eksternāli āra gaiss Rīgā pašreiz mēs atrodamies pie Hanzas peronas centrā, mums ir ļoti kvalitatīvs gaiss. Rīgā centrā salonā dotajā momentā arī ir kvalitatīvs gaiss, tāpēc arī āra gaiss ir kvalitatīvs, bet ja āra gaiss nav tik kvalitatīvs, ko dod šim Mercedesam šis tātad ionizators? Tātad viņš palaiž caur filtru āra gaisu, ionizē viņu un pa lielam pūš caur mūsu ventilācijas šahtām attīrītu, svaigu, kvalitatīvu gaisu. Tāpēc ierakst komentārā, ja tavā mašīnā arī ir tāda funkcija, tad ja nav, tad tuvākajos 10 gados viennozīmīgi tev tādu funkciju vajag, jo tas ir kaut kas nereāls. Tad mums ir arī air freshener sistēma, tātad mēs gan jau varam šeit mainīt smaržģiņas un šeit ir smaržģi iekšā, attiecīgi, lai tātad gaisa atsvaidzinātājs mums tātad dod caur ventilācijas šaktām patīkam tātad smaržu. Tā funkcija nav neko jauna, viņi ir diezgan sen jau mašīnās, bet viņi ir ļoti patīkami. Ok, patestēsim tālāk, kas mums te ir, jo, zin kā, mēs šeit varētu stāstīt ilgi un dikti. Mums ir arī masāžas funkcija. Masāžas funkcija nav nekas jauns, mums ir bijušas 6 klases, kurām masāžas funkcijas jau pirms tām ir bijušas. Un ok, šeit sākās sīt, ok, mēs izvēlamies masāžu. Klasiskā masāža, ok, drivers. Tagad uzņem tā teikt klasisko masāžu. Nekāda vaina nav, bet nekas arī īpašs. Uzliksim tātad viļņus wave masāžu. Šis varētu būt kaut kas tāds apmēram, ka es guļu uz kaut kādu piepūšamā matraca jūrā. Klau, ambient lights vispār ir baigā tēma šitam aparātam. Jūs pieraduši to, ka ambient lights ir tur vienā. Jūs mainat krāsas vienkārši. Viss tur krāsas gāma ir pieejama, bet viņi var mainīt no zilas līdz rozā un tā tālāk. Bet šeit ir opcija tāda, kad tu palaidi pa lielam, parādīsim. Pie multicolor nozīmē, tur ir vairākas krāsas, un viņas maina pozīciju, piemēram, aizskrien, tur zila, zaļa, sarka. Dodot mašīnai, tā teikt, spiežot gāzes pedālu un attīstot ātrumu, parādās sarkans, bremzējot parādās zils, piemēram. Ir visādas opcijas, kā tu vari testēt ambienta apgaismojumu un pielāgot viņu savam braukšanas stilam, un lai viņš varbūt pats pielāgojās tavam braukšanas stilam, un kas nav vienmuļš tur vienā krāsā, bet viņš pats maina krāsas un tā tad staigā apkārt pa tavu auto, un ko es vēl gribu piebilst to, kad arī ambienta apgaismojums īstenībā dienas tumšajā laikā būtu baigi labi, mēs varētu parādīt, arī pat sēdekļu vidos ir ambienta apgaismojums. Tad visur šeit, visur tur,
Tad apkārt par riņķi visam salonam ir, tad viņš ir ambientā. Tā kā, iedomājieties, S-klase jau pat par sevi ir tāds reāls kosmoskuģis, un elektro S-klase, kas ir šis, tas ir vēl plus. Izbraucot ar šo auto dienas tumšajā laikā, dienas gaišajā laikā, viņš tev nebeidz pārsteigt. Pēc tam iekāpjot kaut kādā vienkārši parastajā iekšdedzes autiņā vai vienkārši kādā citā mašīnā, tev liekas, ok, es tikko biju kosmosā, es esmu atpakaļ uz zemes, viss ir kārtībā. Tessim Vitality Energizing Comfort opcija, kas tev palīdz atslēgties no ikdienas stresa un tā tad uzlādēties savā aparātā. Ko tas vispār nozīmē kaut kāds kosmos kuģis īstenībā? Šī funkcija, ko mēs tagad ieslēdzām, tā tad ir Vitality funkcija, kas dod apgaismojumu, skaņa, salona gaisa temperatūra, ionizators ieslēdzās, plus sēdekļu masāža, ventilācija. Viņš saliek kopā tik daudz funkcijas, lai tu tajā momentā tad izbaudītu maksimāli pēc iespējas kvalitatīvāku, augstāku līmeņa sajūtu, kas īstenībā ir baigi nice, jo visu, ko viņi te ir salikuši kopā, tas tik tiešām tā nav vienkārši masāža, ko tu ieslēdzi savā mašīnā, jā, tur kaut kas ir. Šis viss kopā ar šīm iespējamām opcijām vienkārši ir kaut kas fantastisks īstenībā. Tik tiešām tā ir labākā pieredze, ko es redzējis tieši no šāda veida autiņiem. Tas vienkārši ir regulētos sēdekli. Palielam, lai tu galīgi neiemiktu, viņš tā kā paceļ tevi un palaiž atpakaļ un aiziet otrais vilnis. Interesanti, īstenībā es teikšu godīgi, gan iemigos jau pie šitās opcijas. Pilnīgi paņemsim pretējo tagad. Ieslēgsim treniņa režīmu. Tātad caur Hyperscreen notestēsim viņš kā, muscle stimulation. Welcome to 10 minutes of Tas viss, kas šeit ir pieejams, es domāju, viennozīmīgi būtu jānotestē, jāizmēģina, bet tas viss paņem laiku. Man liekas ļoti interesanti, un viennozīmīgi mēs šito vēl vairāk patestēsim un paskatīsimies, kas tur ir, kas tur nav. Uzliekam vēl tādu mazo relaksiju, ne? C-Sound. Ieslēdzam C-Sound, ieslēdzam abiem tev un iedomāsimies to, kad mēs esam kaut kur jūrā. Piebilst mazu tādu vienkārši piebildu momentu, lai jūs saprastu, tātad viņš ieslēdz sēdekļa ventilāciju, viņš ieslēdz masāžu, skaņa, gaiss, viss mainās. Tātad viņš uzreiz pilnīgi izmaina tavs sajūtas, sākot ar bildi, beidzot ar gaisu un sajūtām. Kaut kas fantastisks. Te vairs nav daudz ko piebilst. Masāža, tīrs gaiss, klusums un komforts. Tev nav jāiegādājās villa, iegādājies Mercedes EQS.